Sen vēl alu laikmetā, kad zālē mīdīja dinozauri, sakmens sitiens cilvēks. Viņš pats ieguva savas pieticīgās brokastis. Viņš ir brokastis, šis vilks pats par sevi. Caur purvu akmeņiem un mežiem, bet gadījums kā vienmēr viņam palīdzēja un ieteica riteņa ideju. Un nekas uzreiz no vietas karjerā. Ritenis steidzās, pēc gadsimta pagriezās, rezultātā persona piemēram kļuva par burtiski citu cilvēku. Viņa kaimiņš šalā uzburts, interesants cilvēks, liels un kompotu cienītājs. Viņš diezgan reti aizvēra muti un pēkšņi kaut kas iekrita atvērtajā mutē. Uzreiz veidst galvā, kājas trīcēja, krūtis izpletās un skanēja pirmie vārdi. Hello, hello, nu nāc! Pamājam kaut kur, pamājam. Nekas uzreiz no vietas gairā, tikai svilpe ausīs, svaigs vējšējām. Rezultātā persona piemēram, pirmoreiz viņš atradās kiratē. Spītīgi ieguva Roberts Lokim pajūgi un automašīna steidzās, un paralēli gurgli mūnšai, un degvīns pūda pa upi pudelēs. Plūsma bija portvīni, koņaki un netālu no aploka automašīnas gāja, un šīs divas varenās upes čērsoja visur, kur varēja, un tikai dārgoņa uzprakšķēšanā, un tūlīt jauns skrējiens. Mūsu māma, lai nešķiet dīvaina, bet šīs sacensības beigās, diemžēl, cilvēks var viegli kļūt par